Kas tas tāds? Brown all-in-one style kit. Protams, ka kamerai vajag šo seju nofokusēt, nevis manējo. 10 vienā complete style head to toe. Nu, man uz galvas nekā daudz nav ko skūd, bet jā, vēl viena Brown uzparikte, kur es, protams, ļoti vulgāri plēšu vaļā, tāpēc, ka es esmu sirdī zemnieks. Nu labi, nē, tā nevar teikt. Sāks ar iepazīšanos, kas ir kas. Izskatās, ka varētu būt deguna trimmeris. Varētu būt. Te ir jāstās tuvāk detaļām trimmeris. Tad ir kaut kāda kontūra edži. Šitais ir ausīm un degunam. Un zini, ka tu esi vecs zināmā vecumā, tad tev pienāk nepieciešamība pēc tādām lietām. Un pats trimmerītis. Normāls uzbūves kvalitātes. Nezinu, kāpēc šis nedaudz robusti staigā par kātu. Bet šis droši vien tad ir dažāda garuma matiem 3, 5, 7, 9, 11 milimetri pacēlums. Kas vēl ir? Kas te? Vēl viens tāds pats pārnēsājuma somiņa arī? Ar ko tad viņi atšķirās savā starpā? Īs līdz garš, un šis standarta tātad gāja līdz 11 milimetriem, un tu vari pielikt klāt, kurš ir tāk no 13 līdz 21 milimetra garumam. Tad es pieļauju, ka kaut kur būtu jābūt Paga, man ir iekšā kaut kāds, es nezinu, tu vēl dabū tā kā skuvekli iekšā ar visu galviņu. Tas ir lieliski, klausies, šitais komplektiņš izstās labais. Body ķermenim, tad ir uzlika body sensitive pautiem. Lādētāja vats, tad ir kaut kādi divi, salipuši vienkārši kopā. Pirmais, otrais, tas ir rugājiem, un tad man vēl, es negribētu teikt, ka pietrūkst, bet es nevaru ātrumā atrast, kur ir matiem 3 līdz 11. Es neko citu taču vairāk neizmetu ārā matiem 3 līdz 11. Var jau būt, ka arī šie paši ir matiem. Sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laikam tā arī sanāk. Ko? Audzēs matus un sāks testēt, protams, ka šis ir izlādējies. Kaut gan, kamēr vēl līdz testēšanai es neesmu ticis, iespējas domāt, cik tad skaļš šis pasākums pats par sevi ir un cik garš ir vai nav vats. Vidēji garš, es teiktu. Un atkal šis jau gadsimtiem ilgi Brown izmantotais. Un šis ir arī wet un dry. Viņš negrib strādāt arī tieši tāpat, kā bija tas skuveklis, tad, kad ir iesprausts vadā. Tātad palādēs, visdrīzākais, ka tad arī pēc lādēšanas audzēšu bārdu vai kaut kādus rugājus vai matus varbūt, patestēs, kā šis griež, kā viņi tas uzvedās kaut kādas, es domāju, nākamās 2 nedēļas, un tad jau atgriezīsies pie šī video un pabeigs to un dos verdiktu. Bet pagaidām esmu ļoti patīkami pārsteigts par to apjomu lietu, kas tiek piedāvātas kārbiņā par cenu, kuru tu par šo te visu komplektu samaksās. Vēl ir arī lādēšanas statīvs, tātad tu vari šo te vadu pārspraust te iekšā, šo uzspraust virsū. Ja nu tev gadījumā vajag pēkšņi smukāka paskata šādu te statīviņu. Lūk tā. Ir pagājušas pāris nedēļas.
Kaut kā saka, vēl ir vietā, un tas bija pirmais, kā mēs notestēju šo te, jo Larry Brown piedāvā atsevišķu zālāju trimeri, šim tā jutīgo vietu uzlika, arī strādā, normāli. Neteiktu, ka lieliski, bet savu izdara. Noteikti mazāk iespaidīgi šim aparātam bija lietot tā saucamo VET pieeju, jeb slapjo skušanu, griešanu, jo pa lielam tikai īsi mati un relatīvi īsa nepiegulusi bārda bija tas, ko šis ķēra relatīvi bez problēmām. Protams, ka tā mitrā tīrīšana vai griešana pamatā ir apzīmējums tam, ka vari arī kaut ko ar želei vai putām noklātu skūtu un no lietošanas dušā es gan tiesa pabaidītos, jo lādēšanas vadiņi te ir diezgan atkailināti un man būtu zināmas bažas, ka kaut kas varētu aiziet uz īso vai arī aparātiņu sačakarēt. Noteikti ir jāuzteic baterijas darbības laiks un man tā arī tikai vajadzēja vienu reizi pa visu šo te laiku šo lādēt, un tas vēl joprojām strādā, un ar šo vienu uzlādi, tāpēc baterijas darbības laiks ir pieklājīgs. Testu nolūkos tajā pirmajā daļā es arī ļauju tam stundām griezties ieslēgtam, līdz tas izlādējās, lai novērtētu, cik tad baterija darbojās un cik ātri bija uzlāde. To arī atpakojot pirmo izdarīju, darbojās kaut kādas bišķiņ virs 2 stundām non-stopā ieslēgts un atstāts un uzlādēt, kaut kāds mēram 2 stundas, bet tāpat visi caurmērā liks lādēt pa nakti, lai no rīta viss ir pilns, un es teiktu, ka vienreiz uzlādēts, paņemts līdzi ceļojumā, tev nevajadzēs vēlreiz kaut kur panikā meklēt, kur lādēt. Der! Kopumā tev tā visa lietošanas pieredze, ja es pareizi saprotu, ir paredzēta, ka to, ko vajag pavisam noskūt, vispirms nodzen maksimāli īsu ar kādu no uzlikām vai arī pašu šo te pliko galiņu, un pēc tam paņem žileti un piebeidz, lai ir gluds skuvums, bet var arī došiem bez žiletes iztikt. Mani visvairāk darīja bažīgi jau iepriekš minētais zālāju apkopšanas uzgalis vai uzlika, kā kurš to grib dēvēt, kā arī šis te nāsu griezējs. Nelietoju šitādus te vispār ikdienā, jo parasti tie, man pārāk kut vai mati tiek raustīti nāsī, tāpēc šo te mēģinot bija zināma skepsis, tāpēc citu ļoti vienkārši visi noņemās uzgaļu nost un var uzspraust jaunu vietā un viss easy, bet jā, skuvu un bija patīkami redzēt, ka nekādas sāpes, kņudināšanas, kutēšanas vai raustīšanas nekā nebija. Un es parasti pie bārdziņa vienkārši saņemu sevi rokās un izrauju ar vasku. Ātri sāpīgi un var uzreiz aizmirst, bet ar šito bija īstenībā sasodīti nejutīgi. Trimeru uzgalis likās visšvakākais, jo ja vēl skuveklim tas bija daudz maz, tad šim tas šķiet nedaudz par biezu un masīvu pie asmeņa, lai kaut ko normāli izdarītu. Tas vairāk tādiem izņēmuma gadījumiem, kad nekā cita nav par rokai. Kopumā es teiktu, ka šāds te komplektiņš par savu cenu ir ļoti labs darījums – 50 eiro. Jāmin gan, ka Braun piedāvā dažādus komplektus dažādās kombinācijās, tāpēc rūpīgi paskaties, kādu tu pēc. Tur ir arī, laikam, 7 vienā, 11 vienā un tā tālāk. Uzlikas pa lielam ir tas, kas atšķiras visvairāk. Un es teiktu, ka šis te, kas ir man, ir tāds ideālais aparāts tiem, kuri mājās grib vienkārši relatīvi lēti uz kādiem gadiem, vismaz 5, ja ne visiem 10, nopirkt vienu mašīnīti, vēl kaut kādus 5-6 uzgaļus, kur izdarīs pa lielam visu un kalpos uzticami. Un man tā pašam arī ir, piemēram, ar matu dzenamo. Kaut kad pirms apmēram 7 gadiem pirks matu griezējs, jo toreiz bija reāls kopums maksāt vairāk par šādiem te komplektiem, bet tie tagad ir kļuvuši tik pieejami, ka pīdzisjās, un tev jau ir savs, un tas kalpos, es teiktu, labi un ilgi. Pats aparāts, lai arī var just, ka nav gluži tur premium materiālu, tāpat ir ļoti labi salikts kopā un nevienā brīdī nesadalījās reizinātājos, pat arī vienkārši kaut kur nokrītot. Bļāviens bukti gan nevajadzēja galdā varbūt atstāt stulbenis. Bet, reizinātājos nesadalījās. Friziera līmeņa rezultāti būs tikai tad, ja mācēsi pats ar dažādiem tur garumiem, šiem te milimetriem darboties, bet visā citādi vienmērīgi garai bārdai vai lisenei, kā man, šīs ideāli. Ar to arī viss. Paldies, ka noskatījies. Tiekās nākamajā apskatā, kurā man varbūt nevajadzēs vairs apkopt zālāju vai nāsis. Droši noskaties arī Braun skuvekļa apskatu. Tāda top Ziemassvētku dāvana tēviem, vecstāviem, bratukiem un tā tālāk. Visā citādi mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!